Labdien, jūs jau mani visi zinat. Sākumā domāju, nerunāšu, vienmēr runāju, bet pēc meitas ir jārunā arī man. Jo sēžot, svētais gars man saka, kā tu nenāksi runāt. Šodien paliek tieši gads, kā es pieņēmu Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju. Jā, tā ir mana otrā dzimšanas diena. 25. marts ir mana dzimšanas diena. Patiesā tajā dienā gadu atpakaļ es biju piedzērusies, es biju nemaņā, bet tad es pateicu sev un Sātanam un Dievam, ka tā ir pēdējā diena, kad es lietoju alkoholu. Un es sev nosolījos 25. martā pagājušajā gadu, un 27. martā es nācu pie Dieva. Un Dievs ar mani ir darījis tāds brīnums, ka alkohols ir sen prom, smēķēšana ir sen prom, pašnāvības domas ir sen aizgājušas prom, sirdī ir miers, sirdī ir prieks, sirdī ir laime, sirdī ir mīlestība pret Dievu, Jēzu Kristu, kas ir mans vienīgais kungs un glābējs, visu manu atlikušo dzīvi, visu manu mūžību. Jo es zinu, ka es esmu Dieva bērns, un es pateicos Jēzum Kristum par to, ka viņš ir vedis pie sevis manu meitu Katrīnu, kas ir izbaudījusi šo inkaunteru satikšanos ar Dievu. Un lai arī man šīs dienas bija sirsniņa tāda satraukta, es biju satraukusies, domāju, kā tur būs, bet kad viņa man naktī atsūtīja to īziņu, ka viņa ir kā